Mācību spēkiem, ja par mūsu godātiem iepriekšējiem lektoriem varēja pieminēt doktors un habilitēts un tā, tad es par to, kas tūlīt runās, varu pieminēt to, kas baznīcā ir grādi. Proti, jau labus gadus kalpo biķeru draudzē un kalpo Krievu draudzē, Lūkas draudzē, Krievu luterāņu draudzē. Jāsaka vienīgajā, kur viņam nemaz domu biedru, nec padoma, nec sarunbiedri īsti nav. Es domāju, tā ir gradācija pat par sevi, ja cilvēks var sekmīgi Dievu kalpošanu divās draudzēs gadus no vietas, tāpat arī ir mācības spēks Lutera akadēmijā, pēta arī Jāņa evaņģēliju, pēta arī doktora tēzes šobrīd un strādā pie savā doktora disertācijas. Un piekrīt Aleksandrs mazliet dalīt no sava. Viņš gan man teica, ka tas nebūs tikai tur Jāņa evaņģēlija pirmā nodaļa, bet to tēzi, ko viņš vismaz sākotnēji piekrita, par ko viņš runās un ar ko es tad viņu stādu priekšā, ir tā pati tēma, ko mēs jau klausījāmies, bet ar tēzi iesākumā bija vārds. Lūdzu, Aleksandr. Mazliet padalīties tikai, nedomāju, ka būs tik daudz tie ļaudis, kas sapulcējušies. Jā, to... Vienai uz diviem vai aiziet pēc galā. Ko man nācās dzirdēt no iepriekšējiem runātājiem, tas man tā ierosināja, ka gandrīz vai gribējās sākt savu uzstāšanos ar tādu paklaunīšanos tajā virzienā, kur jāatrodas Herdera piemineklim. Jo, kā zināms, mēs atrodamies pretī Herdera laukumam, un tai domāšanas paradigmai, kas te tika no visām pusēm tā draudzīgi kritizēta, kā tāda neiespējama un zinātniski apšaubām, tēvs jau galvā Herders vien ir. Jo viņš vēl ilgi pirms Darwina un pirms Montbodo laikā, jā, arī izteica šādu tēzi. Visur dabā pastāv augšupejoši spēki, minerāli pārveidojas un attīstās par metāliem, metāli par augiem, augi par dzīvniekiem, dzīvnieki par cilvēku un cilvēks progresē pretī aizvien lielākai un lielākai pilnībai. Jāteic tā, tagad tas varētu izraisīt diezgan daudz jautrības, bet nebūsim arī varbūt pārāk neiecietīgi šai ziņā, jo galu galā vismaz man nemazāk jautrību izraisīja, kad es pavisam modernā mācību grāmatā, pēc kuras mācās man meitni lasīt, kā zinātne šodien skaidro, kas ir elektrība. Tātad neko daudz mēs vairāk arī te nevaram sacīt. Šai ziņā tā mana uzstāšanās ir ar tādu moto, kas ir ņemts no skaistas dzejas, no apokrifa no Salomona gudrības grāmatas, kur kāds autors saka: ar saviem dzīves maldiem nemeklējiet nāvi, ar savu roku darbiem neatsauciet iznīcību. Nec nāvi Dievs ir radījis, nec dzīvo bojājā baudu rod, jo esamībai radījis viņš visu. Kas pasaulē radīts, viss kalpo dzīvībai, nav iznīcības indes tajā, kas ir radīts. Virs zemes elles nav, jo nemirstīgs ir taisnīgums. Arī tālāk šīs vārsmas ir brīnišķīgas un skaists, bet es esmu izvēlējies apstāties šeit un ņemt to kā moto. Tātad tas virsraksts lielais iesākumā bija vārds, un savā ziņā jau tas, ko es runāšu, arī pie tā atgriezīsies un gal galā to arī centrēsies. Bet es gribētu tā pavisam vienkāršā veidā varbūt atgādināt tādas teologiem un rakstu zinātājiem labi pazīstamas lietas un varbūt beigās pašās pieskarties pie tādām, par kurām runāts retāk, bet kas arī varētu būt diezgan interesants mūsu apskatāmā jautājuma sakarā. Tad pirmā tēze, proti svēto rakstu mācības par patieso Dievu centrālais jautājums ir jautājums par Dievu kā visa radītāju. Visā plašajā reliģiju spektrā
kur bieži vien tiek uzdots jautājums par patieso Dievu, par patieso reliģiju. Bībeles atbilde un kritērijs vienmēr ir fokusējies uz Dievu kā radītāju. Tā ir atšķirība no visām citām ārpus atklāsmes reliģijām, un tās Bībeles rakstu vietas, kas to arī tādā veidā definē un ievieš šo kritēriju, ir, man liekas, ļoti skaists, un skaistākā no tām ir Jeremijas 10. nodaļā. Un šeit arī tiem, kam ir tās tēzes priekšā, viņi var iedziļināties vairāk. Es izlasīšu tikai šo iezīmēto daļu. Tā jums būs sacīt, tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemi, jāpazūd no zemes un apakš debesis. Viņš, tas kungs, radīja zemi ar savu spēku, lika stiprs pamats pasaules ēkai ar savu gudrību un izplēt pār visu debesis ar savu atziņu. Tātad, patiesā Dieva kritērija šajā teodicijā vai Dieva aizstāvībā vai apoloģētikā citu reliģiju vidū ir tieši tas, ka Dievs ir radītājs. Tas ir centrāls jautājums. Vēl šai sakarā es gribētu pieminēt tikai vienu rakstu vietu, kas ir ļoti neparasta. Neparasti kādā ziņā. Apostols Pāvils vēstulē romiešiem 1. nodaļā runā par dabisko teoloģiju, proti par cilvēku spēju, lūkojoties radībā, kaut ko nojaust par Dievu. Nu, protams, šī spēja ir tāda diskutabla. Luters savā laikā diezgan daudz par to runāja. Viņš sauca radību vai Dievu radīto pasauli par larva dei vai Dieva masku. Nu, cik daudz mēs varam saprast no maskas? Vai viņa atklāja seju vai apslēpja? Tas vienmēr paliek jautājums. Bet šai ziņā Pāvila sacītais, un nevien šajā rakstu vietā, bet arī citur, attiecībā uz šo te dabisko teoloģiju, ir ļoti moderns, ir īpaši modernās reliģiju pētniecības gaismā, jo mēs jau esam aizgājuši prom no tā 18. 19. gadsimta rakstām galdu pētniecības tādu priekšstatu, ka, nu lūk, citējot cienījamo klāt nēsošo arī krūštēlu veidā autoru, ka visur pastāv augšupejoši spēki un ka arī atziņa par Dievu revolucionējusi no primitīvākām reliģijas formām pretī kādām attīstītākām, no kāda animismu, totemismu, pretī monoteismam un, protams, kristietība kā augstākā reliģija evolūcijas fāze. Tas, ko saka mūsdienu antropologi un reliģiju pētnieki, tas ir jebkurā tautā arī ar visprimitīvāko reliģiju fiksētais sākotnējais monoteisms. Proti, ka drīzāk procesi ir pretēji, nevis kāda evolūcija no vienkāršākām reliģijas formām, kur gudri vīri, raukuši pieri, tad ir kaut ko no sevis atkal ko gudrāk izspieduši par tiem, kas iepriekšējās audzēs dzīvojuši. Bet ir konstatējama kāda reliģijas, teiksim tā, erozijas pazīme. Proti, arī visprimitīvākajās reliģijās ir zināšana par Dievu kā visa radītāju, bet gan mitoloģijā, kas ir šīm tautām, gan citur, parādās tādi mitoloģiski procesi, kas virzās prom no šī patiesā Dieva. Tas nebūtu mans uzdevums to šobrīd apskatīt. Un katrā ziņā, lai gan viņi zina, ka Dievs ir visa radītājs un pazīst radītāju, taču viņu reliģijā tam nav vietas. Nu, līdzīgi tam, kā, ja mēs uzdot jautājumu, no kā vairāk baidās zaldāts, vai no aizsardzības ministra, vai no kaprāļa. Nu, protams, ka no kaprāļa, jo aizsardzības ministrs viņam vispār nav kāda reāla persona, katrā ziņā nu ne tāda, no kuras vajadzētu baidīties, vai no kuras varētu gaidīt kaut ko labu, vai kaut ko ļaunu. Tā, nu lūk, arī šajās visprimitīvākajās reliģijās
šīs pielūgsmes formas vai reliģiozitāte ir saistīta ar kādiem garīgiem fenomeniem, sauksim to tā, svētie raksti to sauc par dēmonu pasauli, kuras varā un gūstā šie ļaudis atrodas un no kuriem tad viņi cer kādu žēlastības kripatiņu arī dabūt. Katrā ziņā šajā Pāvila citātā ļoti labi redzēt, ka Dievs kā radītājs nav atstājis sevi nepazīstam. Ir kaut kas, ko mēs varam par viņu zināt, vērojot viņa neredzamās īpašības, viņa mūžīgo spēku, viņa dievišķību, kas ir skaidrs saredzam viņa darbos, tāpēc tiem, kas novēršies no Dieva, nav ar ko aizbildināties. Nav nekādas ne loģiskas, ne zinātniskas argumentācijas. Ir tikai ļaunā griba, kas to dara. Pāvils to izsaka saukdam sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Šī pirmā tēze ir tikai tāda ievada tēze un es to domu virzīšu tālāk uz centrāliem jautājumiem, kas ir mans uzstāšanās beigās. Tātad otrais, ko mēs redzam no svētiem rakstiem, ka Dievs ir visa radītājs un ir tikai divas realitātes. Radītājs un radība, ko viņš ir radījis. Tas ir tas, ko svētie raksti mums atklāja. Un šeit es esmu izmantojis brīnišķīgu rakstu vietu no pravieša Iesajas 66. nodaļas, tātad no pašām pravieša Iesajas grāmatas beigām. Visu pasaules visumu taču ir radījusi mana roka, saka tas kungs, un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv, saka tas kungs. Tagad, protams, nākamā rakstu vieta ir mūsu pašu, jau daudzkārt šodien pieminētā un slavenā rakstu vieta no Jāņa evaņģēlija iesākuma. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Tātad, ja mēs skatītos par šo grieķu tekstu, tad tur, kur ir sacīts, caur viņu viss ir radies un nekas nav radies, kas ir īpašs uzsvars. Grieķu vārds ūden, viņš ir salikts no ūdehen. Pat nekas, nevis sīkākā, nevis mazākā lietiņa. Mēs atgriezīsimies vēl pie šīs rakstu vietas, jo viņa ir ļoti būtiska un nozīmīga. Un es šobrīd šo tēzi uzsveru, kas liekas tik pašsaprotam, ka, ja jau Dievs ir radītājs, viņš ir visa radītājs. Divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tas, ka ārpus atklāsmes reliģijās, tur, kur darbojas kādi dievi, kas arī kaut ko rada un dara, viņi tomēr nav viss radītāji. Viņi ir kādi, kas kādos procesos piedalās. Un otrs iemesls, šī apziņa par Dievu kā visa radītāju dod mums dziļāk ieskatu par visu tā, kas radīts garīgo pamatu. Jo tas viss ir Dievā, absolūti Dievā. Un par to mēs plašāk mazliet runāsim nākamajās tēzēs. Pēc par šo rakstu vietu ir sacījis šādi. Tas, kas nav radība, tam ir jābūt Dievam, jo ārpus Dieva un radības nekā cita nav. Tāpēc mēs no šī teksta mācāmies, ka Dieva vārdam, kas bija iesākumā un ar ko visas lietas tika radītas un nosauktas vārdā, ir jābūt mūžīgajam Dievam, nevis radībai. Un to pašu arī saka apostols Pāvils pavisam īsā tādā gan izvēl liturģiski formulētā veidā. No viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. Visas lietas pastāv Dievam. Nākamajā tēzē es gribu mazliet pieskarties pie jau arī izskanējušās lietas, ka Dievs ir visa radītājs no nekā ar savu vārdu, tāda creatio ex nihilo. Un secinājums radītās pasaules pamats ir Dievā, un šis pamats ir garīgs, nevis fizikāls.
Te ir divas interesantas lietas. Vispirms, Dievam bija vislabākais materiāls. Nekas. Ja viss būtu radīts no koka, tas peldētu ūdenī, bet degt ugunī, un būtu tāds kokains. Ir lietas, kas ir ļoti labas no koka, bet ja mums būtu viss no koka, tad nebūtu gan tik labi. Jo materiāls atstāja savu iespaidu. Ja viņš būtu radījis visu no dzels, tad viss būtu tāds kā no dzels taisīts. Ir lietas, kas ir brīnišķīgi no dzels uztaisīts, jau pieminētā dakšiņa, kas mums palīdz kulturāli ēst. Un tomēr tas materiāls atstāja savu iespaidu. Dievam ir visbrīnišķīgākais instruments, visprecīzākais. Nekas nav salīdzināms ar vārdu. Ja viss būtu taisīts ar āmuru un kaltu, tad tas viss būtu taisīts kā ar āmuru un kaltu. Ja būtu zāģēts ar zāģi, būtu tāds kā ar zāģi zāģēts. Tātad Dievam bija divas visbrīnišķīgākās lietas. Vislabākais materiāls, nekas, kas neatstāja nekādu savu nospiedumu uz galva rezultātu. Un visprecīzākais instruments vārds. Tātad iesākumā bija vārds, un es esmu arī iekavās ieliestos grieķu vārdiņus, jo Bībele lieto atšķirīgus izteikumus, atšķirīgus vārdus, kurus visus latviešu valodā tulko ar vienu vārds. Ja? Tātad Jāņa 1.1. iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Es negribētu iedziļināties tālāk kādā terminologos, izcelsmē, semantikā. Es esmu agnostiķis, es neko nevaru pateikt vairāk par to, kas šeit ir pateikts. Jāņem to, kas ir. Protams, ir piedāvāt dažādi skaidrojumi, bet es domāju, tie netik daudz palīdz, cik sajauc galvu. Es domāju, ka vajadzētu palikt pie teksta pavisam vienkāršā skaidrojuma, vai mēs zinām, kas ir iesākumā? Nezinām. Vai mēs zinām, kas ir Dievs? Nezinām. Vai mēs zinām, kas ir vārds? Nezinām. Mēs zinām tikai šos vārdus un tik daudz, cik mums Dievs ir ielicis prātu un saprašanas, lai viņi mums kaut ko izteiktu. Pie tā arī paliksim. Ļoti līdzīgi par šo te radīšanas kārtību izsakās arī apostols Pāvils. Tā kā mēs redzam, tā ir vienota mācība. Tas nav kaut kas tāds, ka mēs kaut ko unikāli, vienreizēji atrodam šajā Jāņa evaņģēlija prologā, un tas ir kaut kas neatkārtojams, nekā cita nav. Nē, jaunā derība, un, protams, arī vecā derība rāda mums ļoti vienotu mācību. Un šeit ilustrācijai apostoļa Pāvila sacītais no vēstules kolosiešiem. Tā ir slavena kristoloģijas himna. Viņš tik augstus vārdus sacīdams, ir tik augstā stilā runājis, ka latviski sakot pāriet uz jambiem. Daži tur redz kādas dzejas iezīmes. Bet nedomāsim, ka tāpēc tā būtu tikai kāda fantāzija. Protams, nē. Tātad viņš, Dievs, mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā, kurā mums dot pestīšanu, grēku piedošanu, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, ekon tu teuto oratu, grieķu. Visas radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas, viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Tātad šī pati doma, citādi izteikt, ko mēs lasām arī Jāņa evaņģēlija prologā. To, ka visas lietas ir radījis Dieva vārda spēkā, mēs lasām arī citur, un
Šeit ir vēl divas rakstu vietas no 2. Pētera vēstules, no vēstules ebrejiem. Un vēl es esmu pievienojis mazliet no apokrifiem, jo tur ir tieši arī šis teksts, kas uzsver radīšanu no nekā. Starp citu, nekas ir ļoti interesanta lieta. Ījaba grāmatas 26. nodaļā ir sacīts, viņš tukšumu izpletis pār ziemeļiem, un tur zemi piekārta pie nenieka, kā tulkoja Luters, pie nekā. Un pāri ūdeņiem viņš nospraudis robežu, Luters Gliks tulkoja ežu, kur gaisma un tumsa šķīrs. Skaisti vārdi. Tātad, tai pašā laikā, kad citi reliģiski avoti mēģina mitoloģizēt, un ka zeme tur ir plakana 3 stūraini un stāvot uz 3 ziloņu mugurām, un zemestrīces ceļas no tā, ka ziloņiem ieniezas tās muguras, un viņi sāk nosīties, kā tas ir rakstīts Rigvēdā, vai kā klasiski skolas mācību grāmatā ir bildīt bijusi padomu laikā, kur ir plakana zemes, kuras tur ir kāda sāģi virsū, tad kāda pravoslāva baznīciņa, un tad tas viss stāv uz 3 vaļiem un tam līdzīgi. Svētie raksti saka skaidri, Dievs to zemi uzkārtu pie nekā. Nu, tātad šis nekas ir interesanta lieta. Un Makabeju 2. grāmatā, 7. nodaļā, 28. pantā ir rakstīts: paskaties uz debesīm un zemi un redzēdams visu, kas tur ir, saproti, ka to radījis Dievs no nekā. Un tāpat ir radusies cilvēka cilts. Šeit es gribētu iemest āķī turpmākajam, jo tas ved pie manām galva tēzēm. Proti, ļoti interesants ir konteksts, kurā tas viss ir sacīts. Tas nav kāds filozofu, teorētiķu, pat ne dabas zinātņu pētnieku konteksts. Tas ir ļoti konkrēts konteksts, kas ir saistīts ar cilvēka dzīvi. Šai gadījumā tiek pamācīts kāds dēls, kuram par savu ticību ir jādodas nāvei. Tātad reliģisks un morāls konteksts. Un tiek sacīts, paskaties uz debesīm un zemi. Redzēdams visu, kas tur ir, saprot, ka to Dievs radīs no nekā. Un ja Dievs tevi radīs no nekā, tad nebīsties. Nu, lūk, mēģināsim iet secīgi tālāk. Tātad, saskaņā ar Bībeli, Dieva radītajā pasaulē ir 2 aspekti, kas atrodas dziļā savstarpējā saistībā. Garīgā pasaule, sauksim to tā, fizikālā pasaule, sauksim to tā. Bībelē un senajās ticības apliecībās tas izteikts ar vārdiem debesis un zeme, redzamās un neredzamās lietas. Jo ir lietas redzamās un ir neredzamās. Un neredzamās viņas ir ne tāpēc neredzamas, ka viņas var būt ļoti mazas, kā mikrobi vai gaisa savu caurspīdīgumu dēļ, vai ātomi tikai tāpēc, ka tie ir teorētiski kaut kādā veidā, vai varbūt elektronu mikroskopā tur kāds kaut ko domā saskatījis. Ne tāpēc, ka būtu grūti saskatīt, bet tāpēc tas ir garīgas lietas. Un principiāli neuztverams ar fizikālās pasaules uztveres līdzekļiem. Te varētu tā uzreiz arī mazliet paironizēt par dažādiem centieniem neredzamās lietas svērt, mērīt, pētīt, tāpat kā sver, mēr un pētīt redzamās lietas. Es gan neredzēju šo filmu, zinu tikai nosaukumu 21 grams. Tik svarot cilvēku vēseli. Es esmu dzirdējis, protams, par tādām liesākām dvēselītēm. Kāds bija uzlicis mirstošu uz svariem, un tad, kad viņš nomirs, tad iztrūkums, kas tika konstatēts, bija 4 grami. Ko viņš tur izdalīja? 4 gramus smirdams, cits jautājums.
Bet sakiet man lūdzu, vai jūs nevarētu man iesvērt 300 gramu gudrības vai muļķības? Puskilo mīlestības vai galvā 100 gramu kultūras? Jā. Jā. Tātad tā svētie raksti runā par šīm lietām, tāpēc saka neredzamās, nevis neredzētas vai kaut kā citādi, bet neredzamas savā līdzībā. Lūk. Tātad, kur tad tas ir tā jau viens citāts mums ir bijis, bet arī, protams, 1. Mūzes 1, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, un uzmanīgi, zeme bija neiztaisīta un tukša. Ne debesis. Tohu va bohu. Vācieši to lieto kā sakāmā. Kad kaut kas ir sajucis un kaut kas ir absolūts nesaprotams. Tad tas ir tohu va bohu. Latviski neiztaisīt un tukša. Latvieši nelieto tohu va bohu, bet, vispār apsteicies. Tātad, tālāk kolosiešiem viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, un kā paskaidrojums, jeb kā paralēlisms, redzamās un neredzamās. Turklāt, mēs lasām tālāk vēstuli Ebrejiem, ka tieši neredzamās ir tās, no kurām nāk redzamās. Un neredzamās ir tās, kas kustina šo pasauli. Jā, arī cilvēku pasauli. Kāpēc mēs kustamies? Klasiska anekdota par Vernadsku un Staļinu, ko jau droši vien mēs zinām. Bet, es atļaušos atgādināt, Vernadskis bija savs tāds pusteozofs teorijas, tādas holistiskas teorijas izstrādātājs. Viņa vārdā nosauc prospekts lielajā metropolē Maskavā. Un viņš savā laikā bija Nobela prēmijas laureāts, un Staļins jau tā kā gribējis iepazīties ar visiem tādiem slaveniem savas valsts vīriem. Tad viņam jautājas, kā jūs, tāds pasaules zinātnes spīdeklis, varat ticēt Dievam, kaut kādam Dievam viņš ticēja, kuru jūs nekad neesat redzējis. Un tad, Ēzopa valodas skaistums. Vernadskis, vai tik viņš nebija ebrejs, jo ebreji parasti atbild ar jautājumu uz jautājumu. Viņš sacīja tā, Josifis Rionovičs, vai jūs ticat draudzībai? Mēs nezinām, kam ticēja, vai Staļins ticēja draudzībai. Es domāju, ka nē, bet mēs zinām, ko viņam vajadzēja atbildēt. Viņš teica, jā, es ticu draudzībai. Un tad Vernadskis atbildēja, bet jūs taču ar viņu nekad neesat redzējis. Un pat neaizsūties gulā. Jā, bet lai vai kā. Tātad Ebreju vēstulē 11.3 mēs lasām, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli radīja Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Jā, tātad neredzamais kustina redzamo, cilvēku kust šai pasaulē tāda ļoti neparasta lieta dēļ, kas ir tikai, par kurām mēs zinām tikai vārdus, un ko tas dara šai pasaulē, arī mēs zinām. Draudzības, naida, muļķības, gudrības, alkatības, mīlestības, vai kādu citu lietu dēļ. Kurš šīs lietas ir redzējis? Pats Staļins nebija draudzību redzējis. Jā, bet tomēr viņas kustina. Viņas ir tās, kur dēļ kaut kas kustās. Kas tas ir? Kas to kustina? Tās ir šīs neredzamās. Jā, un tāpat arī nīkais ticības apliecībā tiek sacīts, mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāja. Tā kā, šai summējumā var sacīt, ka tad, kad mēs sakām, ka Dievs ir debesu radītājs, mēs nerunājam par tām debesīm, kur lido zvirbuļi, zosis un kosmiskās raķetes, bet runājam par šo garīgo pasauli. Un pārējais, kur lido zosis, kosmiskās raķetes un zvirbuļi, tas ir attiecināts uz Zemi. Tālāk, 5. Tāpēc, ka tas pats vārds ir radījis visu, kas redzams un neredzams, garīgās un fizikālās pasaules pamats ir vienots.
Un pasauli ir vienots veselības. Holos. Vieni un tie paši dievišķie likumi izpaužas visur un uztur visu. Nu, šeit ir atkal mums pazīstamie citāti no viņa, caur viņu un uz viņu visas lietas. Tātad sākotnība, eksistence un mērķis. Pēc vieniem likumiem. Arī Pēteris saka, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā, bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds. Tas pats vārds. Nu, tāda, protams, vienkārša lieta. Arī vēstulē ebrejiem ir sacīts, Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis ar praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis, tas, būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanos no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Jūs redzat arī šo kontekstu. Viņš nav kaut kāds abstrakt, teorētisks, tagad vajag uzbūvēt kādu pasaules ainu. Un tad pasaka tā, ka pat īsti neviens nevar tā saprast, kas tur ir sacīts. Bet tas ved uz kādu ļoti svarīgu lietu. Uz grēka piedošanu, pestīšanu Kristu, uz Kristus iemiesošanos, un tādējādi arī uz Dieva nodomu piepildījumu tādā soterioloģiskā nozīmē. Tālāk mēs tuvojamies jau tam, kāpēc es to visu atkārtoju, tā Berešīt bara Elohim, tātad no paša iesākuma, ja. Tālāk ir tāds mazliet jau hipotētisks lietas. Ja kāds grib to konservēt, tad viena konserva mašīna ir izslēgusies. Tā. Tātad tēze skan šādi. Nav dažādu atšķirīgu dievišķu likumu komplektu fizikālai, garīgajai vai morālajai pasaulē. Likums ir viens. Tas tikai dažādi izpaužas un atklājas dažādi attiecīgai realitātei. Vienkārši sakot, varētu sacīt, ka tas pats dievišķais likums, kas liek akmenim būt akmenim, gaisam būt gaisam, un kas liek noritēt visiem dabā, liek arī nenokaut, nepārkāpt laulību, nemelot un nezakt. Varbūt tiešām tas tā ir. Un es domāju, ka tas tieši tā arī ir. Mēs uztveram kādas lietas morāli, vai fiziski, vai kā citādi. Bet tas, ka šī pasaule ir vienota, parāda, ka arī šis dievišķais likums un pamats ir vienots, ka nav dažādi komplekti, pēc kuriem ātomi turas kopā un likumi, pēc kuriem mums jādzīvo. Viens dievišķs likums. No Dieva nācis, viens un tas pats vārds ir tas, caur kuru viss ir radīts. Un tas ir tas pats vārds, kas mums arī ir sludināts. Jā, viņš skan citādi. Bet, kad Jēzus saka, pamodies nevisai labā noskaņojumā, atcerieties to notikumu par Jūdā, kur tie mācekļi tur gribēja tā kā viņi iesaistīt droši vien kādā airēšanas vai ūdens no laivas izsmelšanas pasākumā. Piecēlās un teica, kāpēc jūs esat tik mazticīgi? Mēs grimstam, skolotāji, mēs grimstam. Viņš pateica, mums tur kaut smuki klusi mierā. Fēni. Dainis Zebs neļaus samelot. Nozīmē drīzāk apkūst vai aizgrīz. Ko dara vējš un jūra? To arī dara. Vai to varēja saprast? Mācekļi varēja saprast. Tas bija vārdos ietverts viņu valodā. Kā
to saprata vējš un jūra. Tā ir viņa darīšana. Tas pats vārds. Tieši tas pats. Tas pats, kas uztur visu, caur kur viss ir radīts. Tieši tas pats vārds, kam mūsu ausīs. Nu jā, problēma tāda. Jūra paklaus, vēja aprimst. Jautāja, vai cilvēks paklaus? Ap to mēs arī ņemamies. Tā ir tā problēma. Cilvēks nepaklaus. Cilvēks pateikt, nē. Jūra nepēc paklau, nu mēs taču tik labi te viļņojamies. Mēs labi būšam. Turpināsim. Nē, uzreiz ir liels klusums. Galēnē, negalēnē. Radītājs stāv savas radības vidū. Ļoti konkrēti. Nekāda teorija. Vienīgi praksa. Lūk. Tāds skaists citāts. Es neteiktu, ka viņš tāds teoloģisks lods, bet viņš ir skaists. Tā teoloģija būs tālāk mazliet. Tātad, tas ir no 2. Korintiešu 4.6. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma no tumsības ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaidā. Tas pats Fiat Lux. Vienā gadījumā no tumsas rodas gaisma. Otrā gadījumā cilvēku prātā Dieva atziņas spožums. Tas pats, lai to gaismu. Nekāds cits vārds. Un šeit ir kāda interesanta lieta, ko man darboties ar studentiem jaunās darības teoloģijas kontekstā. Tā iznāca viņai tā uzdurties un, kā es teicu, vai neteicu, es laikam aizmirsu pateikt, ka es vairāk esmu agnostiķis. Tā kā tāda akla vista. Nu, tad tas man tā kā aklai vistai grauds. Lūk, lai apzīmētu vienoto likumu, kas ir garīgās un fizikālās pasaules pamatā, apostols Pāvils vēstulē kolosiešiem un arī vēstulē galatiešiem lieto īpašu terminu, kas ir pazīstams, principā nav nekāds svešs. Pasaules pirmspēka, vai tā stoiheia tu kosmu. Pasaules stihijas. Pāvils to lieto īpašā veidā, kas atšķiras no antīkajā pasaulē izplatītu lietojumu. Ar šo termiņu parasti apzīmē fizikālos pirmelements, jeb stihijas. Nu, piemēram, zemi, gaisu, uguni, ūdeni. Vai, piemēram, zodiaka zīmes. Nu, vai kā citā. Ja? Pāvils šajā terminā ietilpina gan fizikālās pasaules parādības, gan jūdu un pagāna reliģija iezīmes, kas saistīts ar dažādu reliģisku rituālu un priekšrakstu ievērošanu, gan arī dievišķo bauslību, kas ir ļoti interesanti. Tātad kopumā ņemot visu, kas vien ir saistīts ar pasaules vienotajām likumsakarībām, vai tās būtu pareizi izprastas vai ne. Neko nešķirt. Un to mēs redzam no klāt ieliktajiem citātiem. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācību, uz cilvēku tradīcijām, būtu pareizāk, un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Un tālāk saka, viņā mājo visi dievu pilnīgi miesā. Saka, jūs pētīdami ar savu gudrību neko daudz viss neizpētīs. Kāpēc? Tas nebalstās uz Kristu. Tālāk, kolosieši turpat tālāk, ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs ir kā vēl dzīvodam pasaulē uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku bauslis un mācības, kā piemēram, tad nebūs aizskata, nebūs baudīt, tad nebūs pieskarties. Ļoti interesanti ir pie galatiešiem. Tā arī mēs, kad nebijām pieauguši, bijām pasaules pirmspēku kalpībā. Bet, kad laiks bija piepildīts, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Redziet, viņš šeit runā par bauslību.
Dieva doto bauslību. Un sauc to par pasaules pirmsspēkiem stoikeitu kosmu. Tikai tai patiesajā atziņas veidā. Viens dievišķs likums ir pamatā gan fizikālajai, gan garīgajai, gan morālajai pasaulē. Tālāk galatiešu, mazliet vēl uz priekšu. Gan toreiz jūs Dievu nepazīdami kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav dievi, bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, vai labāk sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem, nabadzīgajiem pirmsspēkiem, un tiem atkal no jauna gribat kalpot. Jūs cienījat dienas, mēnešus, gadus un laikus, un tā tālāk. Tad jūs redzat, ar šiem stoikeitu kosmu Pāvils apzīmē jebkuras likumsakarības, vai viņas pareizi saprast vai nepareizi, viņš pat nešķiro. Bet tas ir tas, ko mēs lūkojoties dabā varam nojaust, apjaust, izzināt. Un tālāk mana galvenā tēze, pēdējā. Tā kā fizikālā pasaule un tās izzināšana pamatojas garīgajā pasaulē un tās izzināšanā, jo nav fizikas bez metafizikas. Nav teorijas bez metateorijas. Viņi var nebūt formulēti. Viņi var nebūt apzināti, viņi var būt intuitīvi. Un tas, kas saka, ka viņam nav, ka viņa zinātne balstās tikai empīrikā pētniecībā un tā tālāk, tām ir viskrūtākās metateorijas, tikai viņam bail laikam ir tā, viņas tā par viņām teoretizēt visdrīzāk, ka citi nesāk smieties. Varētu būt. Bet, nevajadzētu no tā baidīties, vajadzētu pats censties. Tātad, tā kā fizikālā pasaule un tās izzināšana pamatojas garīgajā pasaulē un tās izzināšanā, un tās abas nosaka viens likums, tad fizikālās pasaules pamatot un patiesa izzināšana, sauksim to par teoriju, un izmantošanu, sauksim to par praksi. Nav iespējama bez garīgās pasaules pamatotas un patiesas izzināšanas, sauksim to par atklāsmi, un izmantošanas, sauksim to par morāli. No tā izriet, ka zinātne nevar būt ārpus reliģijas un morāles, bet patiesa zinātne ārpus patiesas reliģijas un morāles. Un beigās jūs paši varat mājās izlasīt, ko apostols Pāvils saka, kas notiek tad, kad tas tā nav. Paldies!